pa laikam mēs dodamies, gan es, gan Kristīne, papildināt savas zināšanas. Un tā kā mēs esam diezgan veiksmīgi dabūjuši ārā to saucamo bomžu domāšanu, kura cenšas iegūt izglītību caur YouTube, caur Instagram un caur sociāliem tīkliem un caur citām šitām te, kur ir tikai vienīgi ilūzija, jeb maziņi puzlītes gabaliņi no kopējās informācijas. Tad loģiski ir tas, ka par kursiem ir jāsamaksā naudu. Par kvalitatīviem kursiem ir jāsamaksā vienkārši elementāra nauda. Jā, un tieši es dodos uz gaiša redzības kursiem, 4 dienu kurs, pie tāda Rolanda, un skatīšos, kā var redzēt enerģijas, kā var redzēt fiziski auras, un kā var redzēt šitos te visus. Vakar pirmajā dienā jau redzēju 3 tuvākos šos te ķermeņus. Izrādās, kad var redzēt, izrādās, ka tas ir jātrenē, un to visu var attīstīt. Jebko var šajā dzīvē iemācīties, un jebko šajā dzīvē var attīstīt. Arī bomzisko domāšanu cilvēki ir attīstījuši visu savu dzīvi un turpina dzīvot tajā, nezinot, ka viņi to joprojām attīsta. Tāpat arī var dzīvot bez tā. Tāpēc katrā gadījumā viss, ko jūs dzīvojat, tā ir pilnīgi jūsu apzināta vai neapzināta izvēle.